Tad Pilāts saka tiem, ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņi visi saka, sist viņu krustā, bet viņš sacīja, ko tad viņš ļauna darījis. Bet tie brēca vēl vairāk, sist viņu krustā. Bet kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā sacīdams: es esmu nevainīgs pie šī taisnā cilvēka asinīm, raugajiet jūs paši. Un visi ļaudis atbildēja un sacīja: viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Senajā Romā piesišana krustā tika uzskatīta par visapkaunojošāko nāvessodu. Pirms pašas krustā sīšanas notiesātajiem bieži uzvilka kakla klučus, saslēdza ķēdēs, spīdzināja un piekāva. Kad krusts no spīdzināšanas rīka pārvērtās par pielūgsmes simbolu. Tikai 3 gadsimtus pēc Jēzus un apustuļu aiziešanas krusts kļuva par oficiālo kristietības simbolu. Par galveno iniciatoru krusta kā kristietības simbola ieviešanai kļuva Bizantijas imperators Konstantīns. Leģenda vēsta, ka 312. gadā pirms liktenīgās kaujas viņš debesīs it kā ieraudzījis degoša krusta zīmi ar uzrakstu, ar šo zīmi uzvari. Un naktī it kā pats Jēzus parādījās viņam sapnī un lika uztaisīt tādu pašu karogu kā debesīs redzētais. Nākamajā rītā Konstantīns pavēlēja uz karogiem uzlikt krustu. Viņš uzvarēja šajā cīņā. Bet Jēzus teica, tev nebūs nokaut. Kā Jēzus varēja ierasties, lai kādam dāvātu uzvaru asiņainā kaujā? Upurus un slepkavības vajag tikai šīs pasaules lielkungam. Kurš tad ieradās pie Konstantīna un iedeva viņam savu simbolu? Pateicoties šai kaujai, Konstantīns kļuva par vienpersonisku Rietumu Romas impērijas valdnieku un uzskatīja krustu par dievišķās uzvaras ķīlu. Pēc gada viņš nolēma Romas impērijā legalizēt kristietību, parakstot ediktu par reliģijas brīvību. Rezultātā kristietība ieguva reliģijas statusu un par kristīgās ticības simbolu kļuva krusts. Starp citu, krusts sastopams arī uz senajām romiešu monētām kā uzvaras simbols pār ienaidnieku. Ievērojiet, uzvaras simbols pār ienaidnieku. Un te nu rodas tiešs jautājums, kura simbols tas ir un kurš ir ienaidnieks šī simbola īpašniekam. Tie ir romiešu uzvaras trofeju simboli. Ko tie jums atgādina? Trofeja ir krusts, kas simbolizē dievu, kurš tērpies bruņās un ir dāvājis armijai uzvaru. Vēsturnieks un arheologs Žilbērs Pikārs uzskata, ka trofeja, šis krusts, tā ir bruņotas dievības statuja. Pēc zinātnieku domām, grieķi un romieši ticēja, ka dievs viņiem ir devis uzvaru. Dievs sagrāba ienaidnieka ieročus un bruņas, simbolizējot netaisnību kaujā, laupot viņam iespēju cīnīties. Trofeju pacēla kaujas laukā pēc kaujām. Konstantīns nebija pirmais, kurš karojot izmantoja krusta simbolu. Rodas jautājums, ko viņi sauca par savu dievu? Brazīliešu pētnieks Jonata Fernando Custodio savā grāmatā Krusts, pagānisks simbols kristīgajā vidē, saka, krusts kristietībā ir pilnīgi elgdievīgs simbols, jo tas ir pagānu dieva attēlojums ar atplestām rokām, kā arī cieši saistīts ar spiritismu. Bībelē šādas lietas ir tieši nosodītas, bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otra nāve. Konstantīns ieviesa šo simbolu ar gudru ziņu. Krusta simbols piesaistīja kristietībai daudzus pagānus, jo tās bija viņu simbols. Agrīno kristiešu vidū krusta godināšana izraisīja protestu. 2. gadsimtā Minucijs Fēliks savā darbā Oktāvijs rakstīja, kas attiecas uz krustiem, mēs tos nepielūdzam un nevēlamies, bet jūs, kas godājat savus koka dievus, iespējams godājat koka krustus kā savu dievu daļas. Pats Konstantīns, kas pasludināts par dižo pontifiku, Pontifex Maximus, līdz mūža beigām palika pagāns.
Pastāv uzskats, ka kristietību viņš pieņēmis tikai uz nāves gultas, taču joprojām nav zināms, vai imperators Konstantīns savā mūža nogalē patiešām ir kristījies. Zināšanai pats imperators ir iegājis vēsturē kā asinskārs un nežēlīgs valdnieks. Viņš sodīja ar nāvi savu vecāko dēlu Krispu un sievu Faustu. Konstantīns neapstājās ne pret ko ceļā uz savu vienvaldību, bet kristieši bija viņa elektorāts, bez kura nebūtu iespējams noturēt varu. Atcerēsimies, kam pieder vara šajā pasaulē. Sātans, kārdinādams Jēzu tuksnesī, teica, ka vara pār visām valstīm pieder viņam, un viņš to dod, kam grib. Konstantīna valdīšanas laikā nāves sods ar krustā sišanu tika atcelts. Krusta tēls kā spīdzināšanas rīks ir izgaisis no cilvēku atmiņas. Baznīca ieliek krustā pilnīgi citu saturu. Tagad tas kļūst par Kristus upura un cilvēku grēku izpirkšanas simbolu. Un pats galvenais, caur krustu mums ir dota pestīšana, apgalvoja baznīca. Krustu sāk pielūgt un godināt kā svētumu. Tas pārvēršas par kulta priekšmetu, maģisku talismanu, kas it kā pasargā no ļaunuma un nelaimes. Pie tā vēršas pēc palīdzības, tā priekšā noliek sveces, nokrīt uz ceļiem, skūpsta to un cer uz tā brīnumaino spēku. Krustam pienākas tāda pati pielūgsme kā Kristum, un tāpēc mēs tā vērsīsimies pie krusta un lūksim to kā pašu krustā sisto, teica Akvīnas Toms. Krusts kļuva par svētu relikviju, par zīzli, par to, caur ko it kā ir ceļš uz glābšanu. Lai gan Jēzus teica, ka ir tikai viens ceļš uz glābšanu un ka tas ir Dieva un tuvāko mīlestība. Būtībā cilvēki ir aizmirsuši to, par ko runāja Jēzus. Iekšējais garīgais darbs tika aizstāts ar ārējo elku pielūgsmi. Mīlestība, patiesais glābšanas instruments, tika nomainīts pret nežēlīgu spīdzināšanas rīku, pret krustu, kura pielūgsme izvirzījās priekšplānā. 7. gadsimtā pie krusta sāka attēlot krustā sisto Jēzu, Kristus ciešanas krustā, viņa saplosītais ķermenis un nāves mokas. Ko cilvēks izjūt, skatoties uz kaut ko tādu? Sāpes, līdzjūtību un bailes, bet baznīca to pasniedz kā Jēzus cilvēku mīlestības simbolu, jo bez krustā sišanas pēc viņu teiktā nebūtu dota glābšana. Vai tā ir? Pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Ja krustam tiešām būtu dievišķs spēks, tad Jēzus būtu pirmais, kas dotu šo krustu cilvēkiem. Bet ne jau viņš deva krustu cilvēkiem. Tie bija cilvēki, kas sātana mudināti iedeva viņam krustu. Krustu, ko viņš nesa uz Golgātu un pie kura viņu piesita. Un tagad tiek pacelts tas pats krusts kā dievišķs simbols. Bet kas ir tas dievs, kura simbols ir krusts? Kristietis pretēji veselajam saprātam un cilvēcībai dievina moku un spīdzināšanas rīku un pielūdz to kā pašu Kristu. Krucifiksu pārklāja ar zeltu, rotā ar dārgakmeņiem, kar kaklā, skūpsta un pielūdz. Ja nu Jēzus būtu sodīts nevis ar krustā sišanu, bet pakarot vai nocērtot galvu, tādā gadījumā mēs pielūgtu un svēti godinātu karātavas vai cirvi? Noliecoties krusta priekšā, pie kura tika krustā sists Kristus. Dodot krustam īpašu godu, mēs kļūstam par nežēlīgās Dieva dēla slepkavības līdzdalībniekiem. Bet tas vēl nav viss. 9. gadsimtā pie krusta parādās galvaskauss ar kauliem. Galvaskauss it kā simbolizē Golgātā apbedītā Ādama galvu, kur arī tika krustā sists Kristus. Mums stāsta, ka Kristus asins slacījušas galvaskausu un attīrījušas cilvēci no pirmdzimtā grēka. Tas izpirka cilvēkus Dieva priekšā. Padomājiet par šiem vārdiem. Ar ko tas atšķiras no jūdu vai pagānu asiņainās upurēšanas? Kas, lai pielabinātu Dievu un iegūtu kāroto, upurēja visskaistākās un tīrākās būtnes. Zīdaiņus, nevainīgus jauniešus un meitenes un pat ķēniņus. Bet šeit pašu Dieva dēlu. Rodas divi asi jautājumi. Kas nesa šo upuri? Un kuram Dievam?
Mūsdienās ik viens kristietis tic, ka Jēzus upurēja sevi, lai izpirktu cilvēku grēkus, un ka tā bija Dieva griba. Bet vai tad Kristus teica, ka Dievam ir vajadzīgs upuris, turklāt asiņains? Nē, Jēzus teica, ka Dievs ir mīlestība un ka viņš ir jāmīl. Tas ir pats galvenais bauslis. Jēzus arī teica: ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Taču mēs esam pārkāpuši šos baušļus, izdarījuši asiņainu spriedumu Jēzum un esam pārliecināti, ka tas ir varens notikums. Jēzus paredzēja, kas ar viņu notiks, jo viņš ir Dieva dēls, bet viņš nevarēja pārkāpt Dieva dotās cilvēku izvēles tiesības. Jēzus sodīšana ar nāvi bija pašu cilvēku izvēle. Mēs sitām krustā Dieva dēlu, kas nesa mīlestību un patiesību, kas dāvāja brīvību. Un šī nozieguma attaisnošanai izdomājām stāstu par izpirkuma upuri, uzkārām kaklā krustu kā glābšanas simbolu. Bet par kādu glābšanu var būt runa, ja Kristus teica tiem, kas gribēja viņu nogalināt, ka viņi ir Sātana bērni? Jēzus teica: ko es pie tēva esmu redzējis, to es runāju. Arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva. Bet jūs mani meklējat nokaut, mani, kas jums patiesību esmu runājis. Ko es esmu dzirdējis no Dieva, to Ābrahāms nav darījis. Ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva, jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtīs. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārtības. Jēzus teica, ka visi, kas redzējuši, ko viņš radījis, bet ienīduši viņu, ienīst arī viņa tēvu. Un tas nav piedodams. Viņš teica: atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtījis. Ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas mani ienīst, ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr ienīst gan mani, gan manu tēvu. Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā. Tie mani velti ienīduši. Kad nu atnāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani, bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs, tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Krusts ir lielākā cilvēces nozieguma pierādījums. Sitot krustā Dieva dēlu un godinot viņa moku un nāves simbolu, cilvēki izvēlējās nevis Dievu, ne patiesību, ne mīlestību, bet gan Sātanu. Krusts ir simbols Sātana uzvarai pār Dieva dēlu cīņā par cilvēku dvēselēm. Mēs esam nodevēju pēcteči, tie, kas stāvēja un skatījās, kā Jēzus mokās krustā. To pēcnācēji, kas nogalināja Dieva dēlu.
Mēs padarījām viņa slepkavības ieroci par svētumu. Mums pat nav jānesā krusts un nav jāiet uz baznīcu. Pietiek tikai paskatīties uz to. Jo uz visiem baznīcu kupoliem mēs esam uzstādījuši Sātana uzvaras zīmes pār Dieva dēlu. Kurā pusē mēs esam? Kas mums ir Jēzus Kristus?